tā, pauzīte nostāvēta, laiks diezgan sadranķojies. Vietus te sāk līņāt, slapjš sniegs vienu brīdi. Bet, beidzot ir pienācis laiks, kad, kā nojaušu, nevar sagaidīt jau manus pārspriedelējumus par patieso dzīvi. Brīvdienās satiku čomu, šis jau man prasīja, ko tu tik ilgi neko neraksti, neko nesaki par to. Tev jau samaksāja, lai tu klusē? Teikšu godīgi. Viens man te neko nemaksā. Ne par reklāmu, ne par antireklāmu. Ne par ko. Viss šitais te notiek bezmaksas procesā. Es ar YouTube naudu pelnu neko, tas tā. Ļauj pakomentēt, izteikt savas domas, runāts un pārspriests un tik daudz pat nezinu, no kura gala sākt to visu pārspriest un pārrunāt, bet kaut ko pamazām. Grūti saprast, kādu mērķi tas raksts tika rakstīts. Vai tas ir kā reklāmraksts, vai kā, nezinu, pionieru avīze kaut kāda. Redz, cik pie mums labi, redz, cik mums viss ir labi un skaisti. Bet, paņemot to rakstu rokā, kaut vai tā, teiksim tā, man sievas kundze paņem rakstu, nelasot vēl tā, uzmet acis. Pirmais, klausies, kur tad ir tie 2000, pāršķir lapu tālāk, skaidrs. Jautājumu nav. Tas, ko tu neatnes mājā, tas ir nodzerts un iztērēts uz meitenēm. Ko tad es te jautāju? Tā jau arī ir tas pirmais iespējas rodas tāds, kad kārtīgu reizi, kā jau daudzkārt mūsu sabiedrībā tas tiek pastiprināts tas uzskats, kad ir tālbraucējs ir tāds, cilvēks pēdējā līmenī, kas neko vairāk nav sasniedzis, kā brīnumā nopelna tomēr tik daudz naudas, bet visu jau arī iztērē, nodzerot un uz sievietēm. Tas tā, pēc tiem treknajiem izcēlumiem, tas tā veidojas tāds priekšstats. Var jau teikt, jā, tev prasīja, kāpēc tu nerakstīji, kāpēc tu neatbildēji, bet man liekas, gana daudz to visu rādu, stāstu un runāju, un kad es savu ieguldījumu tajā visā dodu daudz, nezinu, varbūt nav daudz lielāks nekā tas viss raksts. Jā, viss jau tur ir daudz, kas jau ir kaut kāda daļa patiesības. Man tikai brīnums, ka tas raksts ir veidots pēc 2 cilvēku komentāriem, jo vairāk tur nav pieminēti. Pēc cilvēka, kurš viens cilvēks ir tikai gadu kā šitenē tajā visā virtuvē. Es nenoliedzu, pa gadu arī daudz var apgūt, daudz var redzēt un iemācīties un tā tālāk. Labi, otrs pieredzējis, jau bijis šoferis un sava firma, un viņš zina ļoti daudz, jau var apgalvot, ka trešdaļa šoferu izmanto ceļmalas baudas pakalpojumus. Es tad tā, to izlasot, tā fiksi piemetu, tā, cik es pazīstu tagad šoferus,
Nu, tad sāku domāt, kā tad, kuru tad skaitīt 1., 2., 3. Kurš būs tajā 1/3 un kurš būs tajās 2/3. Uz 1., 2., 3. skaitīties vai kā? Tas tāds labs apgalvojums. Bet, ja ņem to visu tā nopietni, es pat nezinu, vai ir jēga iztirzāt to rakstu. Drīzāk lielāka jēga ir kaut ko no manas puses par šo tēmu. Manas domas. Tā par te tehniskajā ziņā par te rakstu tur mašīna tur aprīkota un tā tālāk. Drusku iesmēju gan par apgalvojumu, kad ja ir ieslēgta adaptīvā kruīza kontrole, mašīna pati ved kravu pa noteikto maršrutu. Te gan nevajadzētu jaukt kruīza kontroli ar bezpilota mašīnām. Bet tas tur tā. Tas varbūt nav tas būtiskākais šajā momentā. Protams, tas labais apgalvojums, tas atkal liek iesmiet. 90% brauc dēļ algas, 10% entuziasti. Pirmkārt, kā to var izmērīt? Un otrkārt, 10% bez naudas, bez algas brauc tikai par entuziasmu. Atkal labs apgalvojums. Te principā vispār normāli nevar pabraukt, ja tu neesi entuziasts, jo, tās jau nav darbs, tas tiešām ir dzīvesveids, tas nav pliks darbs. Pliks darbs ir okei, un teiksim, kā man tur nedēļu pa māju, kad es braucu. No rīta uzkrauju, aizbraucu uz Rīgu, izkrauju vakarā mājā. Tas ir darbs. No rīta izbēju no mājas, vakarā atnācu mājā, izbraukā Rīgu. Tas ir darbs. Bet šitais te, ka te nedēļām un citi mēnešiem un projām, tas vairs nav tikai darbs, protams. Par tām visām, teiksim, atturībām un izlaidībām un tā tālāk. Tas ir, piemēram, man arī sanāca. Tagad es izbraucu svētdien pusdienlaikā, ja, bet sestdien vakarā biju uzaicināts uz 50 gadu jubilejas balli. Galdi skaisti klāti, ar ēdieniem un dzērieniem, dažādām gaumēm. Satiku daudzus, kā lai saka, vecos draugus, kā smejies jau no bērnības, ar kuriem kopā. Protams, Janka, sen neredzējušies, davai iedzeram. Zini, man kā limuzīnā Jāzepam. Jāzep, iedzert gribi? Gribu velns, bet nevar, jāstrādā. Man arī, jubileju nācās svinēt ar bezalkoholiskiem dzērieniem, tikai otrā dienā ir jābrauc un atlikt nevar. Ar to arī ir jārēķinās, jā, protams, nenoliedzu, ir cilvēki, jā, Dairis laikam bija komentārā ierakstījis, jā, ar tevu tā arī bija kā mājā, tā pilnā un tā tālāk. Protams, man ir ļoti žēl, ka tā notiek. Es nesaku, ka tā nenotiek. Bet es nesaku arī, ka tas notiek tikai tālbraucējiem. Citur nedzer. Citos darbos nedzer. Pirms darba, pēc darba vai darba laikā. Nezinu. Ja ir dzērājs, tad ir dzērājs jebkur, un ja nav dzērājs, tad nav dzērājs. Es jau arī neesmu nekāds svētais, un arī čoms tur saka, tu pārāk izskaistini, pārāk labs tur baigi izrādies. Es neizrādos.
Es vienkārši negribu pieliet vēl eļļu klāt tam visam sliktajam iespaidam par tiem tālbraucējiem. Es no sevis neslēpju neko, es varbūt kādreiz kaut ko nepastāstu vienkārši. Cenšos baigi neslēpt, un ja man pasaka, ka cilvēks vispār pilnībā nedzer, tad man sāk likties jocīgi, bet, ja kādreiz, kad var iedzert un ir vieta, ir laiks, ir reize, kāpēc ne? Bizes vajag atlaist. Kā tur bija komentārā, apmēram kā vidusmēra latvietis. Es varētu teikt, es varbūt pat mazliet mazāk stipros dzērienus dzeru kā vidusmēra latvietis. Man vairāk kā tai dziesmā garšo alus. Alu es atļaujos biežāk iedzert nekā stipros dzērienus. Pirmkārt tas, kad arī salus, protams, vieglie dzērieni ātrāk iziet no organisma. Labi, ja vien viņu tur spaiņiem nepielej. Tas protams. Bet, kaut kā tā man ir iegājies, jā. Protams, es atļaujos iedzert ko tur slēpt un ko tur liekties, jā. Pēdējā laikā pat arvien biežāk un paskatoties mūsu veikalos uz alus cenām, es no Vācijas vedu alu. Tas ir tikai viennozīmīgi, jo, pie izdevības varētu jau arī parādīt tos cenu salīdzinājumus. Un par tām meitenēm arī, es nezinu. Ilgi domāju, personīgi runājot ar šoferiem dzīvē, man ir viens tā arī pateicis, jā, viņš izmanto šos pakalpojumus, bet viņš izmanto tos pakalpojumus kopš tā laika, kad izšķīrās ar sievu. Ilgā prombūtne no mājām sievai pielika punktu, šī aizgāja pie cita. Viņš saka, jā, tad es arī norāvos no šņores, bet viņš, principā, tam jau it kā nav nozīmes, bet viņš, arī tā, kā smējies, ir atradis vienu, kura viņam patīk, un viņš apciemo tikai to un nevienu citu, un tādā garā, tas, lai paliek viņa ziņā, bet tā ņemot, neturpinot par to trešdaļu, es savā bijušo, esošo un visādu kolēģu tuvējā lokā. Protams, es nestāvu nevienam klāt ar svecīti, ko viņš dara un tā tālāk, bet, vienkārši pazīstot cilvēkus kā tādus, es nevaru iedomāties, uz kuru varētu tā baigi. Labi, mēs vakar ar čomiem, sestdien pārspriežot šito visu, izdomāju vienu, varbūt, kur tā varētu padomāt, ka viņš varētu būt tāds cilvēks. Viņam klāt neesot aprunājām un apspriedām, bet tā principā man grūti iedomāties kādu, kurš to varētu izmantot. Mājās alkoholu vai kaut ko. Mājās tā jau ir katra personīga darīšana, ko viņš dara brīvdienā. Protams, notiek arī darba laikā lielākas vai mazākas iedzeršanas. Arī man starp citu tajā, kad tam rakstam, protams, rakstītos jautājumus. Galvenie jautājumi jau bija, bija jau kaut kādi tur par darbu, bet, tiešām par to, kad vai tiek rīkotas ballītes, vai izmanto meitenes, vai tādas domas par to visu un tā tālāk. Tikai par to, nelabo pusi. Rīkotas ballītes tiek, jā, visādi gadījumi ir un dzeršanas tāpat notiek, bet tas ir visur un
pēdējā laikā jau ir diezgan pastiprinājusies arī Vācijā un Polijā kontrole pret alkoholu vai par alkoholu vai pret, kā viņu pareizi pateikt, alkohola kontroles. Nezinu, jā. Jā, un sieva smējās. Nu jā, un kur tad ir mans Lexus un kažoks? Bet, nu jā. Tā kā es to lieko naudu nodzeru un uz citām meitenēm iztērēju, tad tev jāiztiek ir tikai ar Hyundai un mētelīti, nekā nebija. Bet ja nopietni, tur tā kā par to verdzību un tā tālāk, nu dēļ kā tad cilvēks strādā, nu kā to var nosaukt par verdzību? Ja tev cilvēks strādā tā, tad tu strādā, lai uzturētu ģimeni, lai uzturētu māju, tur mašīnu savu kārtībā, protams, sievai, bērniem, bērni skolā jāpalaiž, nu, vai to var nosaukt par verdzību? Nu, tas tā var baigi jauki, tur bija nosaukts tai žurnālā. Jā. Ko tad man vajag visu naudu pilnīgi sev paturēt un sieva un bērni tiekat galā kā gribat? Labs jautājums. Un tur par atvešanu, aizvešanu ar tā, arī pirmai, man vēl ne tā, nu sieva tā, nu tā atgādināja, nu kā, lai piemēram, ņemsim par piemēru mani. Es mašīnu nolieku kilometru attālumā no mājas. Protams, es varu aiziet kājām līdz mājai, bet ja ir sieva mājā un, protams, zvanu, lai brauc man pakaļ, jo tāpat ir jāpaņem drēbes no mašīnas, netīras, tur gultasveļa jāpaņem, jāsamaina, kaut kas ir nopirkts, nezinu, ūdenskannu jāpaņem uz māju, jāpārlej svaigs ūdens, un tādā garā, nu, kāpēc, lai nebrauktu pakaļ un neaizvestu līdz tai mašīnai? Un iepriekšējā firmā, piemēram, kad tur atstāja mašīnu stāvvietā, nu loģiski, ka tev brauc pakaļ un tevi aizved pēc tam arī līdz tai mašīnai. Nu, tas ar tā muļķīgi kaut kā. Tad, nu, protams, ir gadījumi, ka tev mašīna paliek Rīgā, tu dzīvo Madonā, salasi savas panskiņas Somā un brauc ar autobusu un tā tālāk, nu. Tas jau atkal viss aiziet niansēs, bet nu, tas pamat jautājums jau arī interesants paliek. Tā ka jā, nu... Ai, da labi, nu it kā, ko tur cepties par to rakstu, es nezinu. Nezinu. Tā ka, nu es par šo visu labi vēl palasīšu komentārus, kas tur bija precīzāk pajautāts un jā, atceros, jā, piekrītu Pēterim, jā, nu kāda velna pēc to visu darbu nomelnot par tām naudām, par tām peļņām arī interesanti. Tāpat interesanti izrēķināts, ka iztērē dzīvošanai 500 eiro mēnesī. Jā, man būtu jāpadomā, kā dzīvot, kā darīt, lai iztērētu mēnesī 500 eiro. Dzīvošanai, tikai iztikšanai. Tas arī labs apgalvojums. Nu jā, par tām sakrāšanām, protams. Nerunājot par tām summām, kaut ko jau sakrāt ir iespējams. Labi, nerunāsim jau par to 2000 algu, par ko es dikteni šaubos, ka var Latvijā nopelnīt. Var jau būt, ka kādam tāda arī ir, man katrā gadījumā tāda nav. Tas ir viennozīmīgi. Un kaut ko jau sakrāt var, ja kā tur teikts, ja dzīvo viens pats, nav sievas, nav ģimenes, nav kredītu un TP, protams, var sakrāt. Bet ja tev ir ģimene, māja, mašīna, bērni un tā tālāk, kas viss prasa naudu,
Un nekas jau daudz tur sakrāt. Man liekas, arī ar 2000 būs grūti kaut ko sakrāt, jo viss aiziet lielos izdevumos. Tālūk. Viss tas ir tā, protams, ka to raksta cilvēks, kas stāv tālu no tā visa, kaut ko pastāsta. Jā, labi, piesākumam pietiks laikam. Nezinu. Vienkārši laika gaitā varbūt pie kaut kādiem saviem video nākošajiem pieskāršos šai tēmai, ne šai tēmai, vispār dzīvei, sadzīvei un kā tādu. Kaut gan es jau to visu laiku it kā daru un laipni lūgti skatīties un kaut ko uzzināt un jautāt. It kā jau vienmēr esmu centies atbildēt uz tiem jautājumiem, cik varu, cik nevaru, ko zinu, ko nezinu. Nu, kaut kā tā. Nē, protams, it kā vajadzētu jau tādas publikācijas, lai būtu vairāk un nekas jau te, neviens jau neko nekur baigi nepastāsta par šito darbu. Bet grūti kādam ir kaut ko pastāstīt no malas. Vienkāršāk ir izbraukt līdzi. Tam pašam žurnālistam būtu ieteicis. Izbrauc kādam līdzi. Redzēsi un sapratīsi daudz vairāk nekā parunājoties, pazvanot un parunājot ar kādu 1-2 cilvēkiem un tad vadoties tikai no 2 cilvēku viedokļa. Aida labi, ko es te cepjos? Viss kārtībā. Nu, viņš uzrakstīja, viņam vajag to sensāciju. Ok, viss notiek. Lai notiek. Tālūk, strādājam mierīgā garā pa poļu A2. Runājot, pavilka uz žāvu. Labi, ripinam.